Sakoptas mežs ir tāds, kur tu jūti, ka meža īpašnieks ir ieguldījis savu darbu, savu laiku, savus līdzekļus un pēc saviem ieskatiem darīs visu pēc labākās sirdsapziņas. Un, manuprāt, tāda konkrēta definīcija nav, pat galvenais ir kaut ko darīt, atslēgas vārds būs tam darīt. Mežus ir jāapsaimnieko, par viņiem ir jārūpējās, lai mēs iegūtu koksni un lai visur nevajag tikai dabas aizsardzību, bet vajag arī saimniekot mežos, lai būtu vērtīgs mežaudzes, kas mums sniedz koksni un ko mēs tālāk pārstrādājam jau materiālos un tā tālāk. Cilvēkiem vajadzētu vairāk iedziļināties meža apsaimniekošanā un visos procesos, jo ir ļoti maldīgi uzskati par daudz ko, par visu ciršanu, par visu apsaimniekošanu, un daļēji ir tāda kā nekompetence cilvēkos, kad ir nepieciešams izglītot viņus un parādīt, kāda ir labā praksa saimniekojot mežos. Savādāk rodas nezināšanas dēļ, rodas nepareizs priekšstats par to visu. Mans lielākais īpašuma lepnums ir tas, ka mēs varam iet jebkurā vietā manā īpašumā un tur visur būs skaisti un sakopts, jo mēs viņu no A līdz Z visu esam kopuši, darījuši, pļāvuši un nav tāda viena konkrēta vieta, ar ko es lepojos pilnīgi visu. Man nav, es jebkur varu jūs aizvest un būs skaisti. Tā kā tu redzi, ka tev izdodas, tu redzi, ka ir skaisti, tu redzi, ka tev ieplānotais sanāk un tas motivē arvien tālāk un tālāk darboties. Bet es saprotu, ka sanāk. Saimniecība ir gan mans hobijs, dzīvesveids un es varu 7 dienas nedēļā darboties ar prieku un tas rada man prieku gan profesionālā ziņā, gan personīgajā ziņā. Tā kā es ļoti uzskatu, ka redz, kuram ir paveicies, ka var darīt to, kas patīk, un man tā ir.